Un solītā saruna par mīlestību caur vēderu vai vēderu caur mīlestību vai abos virzienos. Visos virzienos, jā. Jo šefpavārs Hestons Blumentāls ir kā dziedātāja Madonna, bet tikai restorānu pasaulē. Viņš sajūsmina gardēžu tik ļoti, ka viņi ir gatavi maksāt vairākus 100 eiro un gaidīt mēnesi un pat vairāk, lai tikai nobaudītu maltīti Blumentāla slavenajā restorānā The Fat Duck. Blumentālu izcilību novērtējuši arī eksperti, piešķirot dažādas godalgas, tostarp visprestižāko 3 Michelin zvaigznes. Un kolēģi Linde vakar tikās ar zvaigžņotos šefpavāru. Mr. Blumentāla kungs, esiet sveicināts un paldies, ka tiekaties ar Rīta panorāmu. Well, thanks for having me here. Let's get started. Sāksim ar būtiskāko jautājumu. Saka, ka slikts ir tas karavīrs, kurš nevēlas kļūt par ģenerāli. Kad sākāt darbu restorānā Fat Duck pirms diezgan daudziem gadiem, vai jums bija vīzija, ka kļūsiet par vienu no pasaules labākajiem šefpavāriem? No, I certainly didn't. Nē, noteikti nē. Patiesībā, kad bija pusaudzis, nonācu kādā restorānā Francijā. Tur tik pasakaini smažoja lavanda, gaisā virmoja dažādi aromāti. Personāla soļi atbalsojās telpā, ārpusē kuploja olīvkoku aleja, restorānā šķindēja viesu saskandinātās glāzes. Jutos kā nonācis multisensorā brīnumpasaulē. Es sapratu, ka vienkārši vēlos gatavot ēst. Protams, man bija ambīcijas, ka iespējams kādu dienu varētu tikt pie Michelin zvaigznes, kādu dienu, bet patiesībā es gribēju vienkārši gatavot ēst. Mans naivums palīdzēja, jo es nestādījos priekšā, ko tas patiesībā nozīmē. Pirmos 10 gadus šķiet man sanāca gulēt labi, ja 15 stundas nedēļā. 15 hours sleep a week. 15 stundas nedēļā? Kā jūs izdzīvojāt? Well, I kind of did, but I did. Kaut kā. Atceros, ka reiz mēģināju piešķilt uguni ar karstā ūdens krānu. Un kaut kā nesanāca. Jutos kā Alise brīnumzemē. Un tad mēs ar ģimeni pārcēlāmies no vienas mājas uz citu. 3 dienas vēlāk devos māju pēc darba un aizgāju uz vēl veco māju. Mēģināju atvērt durvis un nesapratu, kāpēc atslēgas nomainītas, kas noticis. Un tomēr pēc 9 gadiem tikāt pie savām pirmajām Michelin zvaigznēm. Yeah, well, the first we opened. Atvērām restorānu 95. gadā, pirmo zvaigzni ieguvām 99. Biju patiešām pārsteigts, kad ļoti neilgā laika posmā izaugām līdz 3 zvaigznēm. Atceros, ka nebija pat iedomājies, ka tikšu pie 2. zvaigznes, bet 3. tā ir tik nozīmīga godalga, par ko šefpavāri pat īsti neatļaujas sapņot, jo ir tik daudz izcilu šefpavāru, kas tās nekad nav saņēmuši. Kad saņēmām 2. zvaigzni, biju ceļā uz Bristolas universitāti. Man piezvanīja, pateica jaunumus un atceros, ka vienīgā doma bija: ak, Dievs, mums steigšus vajag vēl vienu someljē. Kad uzzināju par 3. zvaigzni, cilvēks no Michelin vairāk kārt pārjautāja, vai vēl esmu pie telefona, jo biju tik šokēts, ka nespēju parunāt. Latvijā ir daudz izsmalcinātu restorānu un labu šefpavāru, bet pie Michelin zvaigznēm neviens tā arī vēl nav ticis. Vai mūsējie nav pietiekami labi, vai arī mēs vienkārši esam pārāk mazs tirgus, lai uz to vispār pretendētu? Es pazīstu Mārtiņu Rītiņu. Pirmo reizi, kad biju Rīgā, tikos ar viņu. Viņš bija fantastisks, ieturējām pasakainas pusdienas. Arī šoreiz viņu satiku un maltīte bija lieliska. Michelin zvaigznes vērta maltīte. Mana pieredze liecina, ka jūsu restorāni ir pietiekami labi. Drīzāk lieta tā, ka Michelin ilgus gadus darbojās vien lielākajās Eiropas valstīs. Tikai salīdzinoši nesen tā darbību paplašināt arī citviet pasaulē. Paplašināšanās nozīmē, ka katrā valstī jādarbojas inspektoru komandai, bet tas maksā naudu. Nākamreiz, kad satikšu kādu no Michelin, pajautāšu, kas notiek ar Latviju. Jūsuprāt, ar ko atšķiras labs pavārs no izcila pavāra? For me, Starp labs un izcils ir daudz vairāk nekā viens pakāpiens, to ir daudz. Neviens nemāca šefpavāriem, kā tikt galā ar sabiedrības vērtējumu. Ja, piemēram, kāds internetā ieraksta sliktu atsauksmi par restorānu, tas ir kā saņemt piezīmi skolā, tikai to izlasa daudz lielāks cilvēku skaits. Ir jāpaspēj uzdot sev jautājumus, arī nepatīkamus, bet tāpat ir jāpaspēj sev pamatot, kāpēc izmanto tieši šīs sastāvdaļas ēdienu pagatavošanai un kādēļ tas tiek nofilmēts
noformēts tieši tādā veidā. Ēdiena pamatā ir jābūt naratīvam, vēstījumam. Pavārs kļūst izcils, sasniedzot to punktu, kad klasisko ēdienu pagatavošanas tehniku ir apgūst tik tālu, ka visu var izdarīt ar aizvērtām acīm. Tajā brīdī tiek iegūta spēja izpausties pilnīgā radošā brīvībā. Pavārs ir sasniedzis izcilību, kad viņu atpazīst pēc ēdiena, nezinot, kurš to ir pagatavojis. Runājot par sajūtu maģiju, lasīju, ka sadarbojaties ar neirologiem, fiziologiem, ķīmiķiem un dažādiem citiem speciālistiem, radot ēdienus. Kā tas īsti notiek? Jūs dodieties pie viņiem un sakat, nu, puiši, pagatavojam kaut ko garšīgu? Kad biju mazs bērns, vecmāma mani un māsu ņēma līdzi uz tirgu, kur pārdeva visādus štruntus. Tā ir pēdējā lieta, ko gribas darīt sestdienas rītā, kad tev ir 9 gadi. Toties atpakaļceļā viņa vienmēr mums pirka saldējumu. Jau kā pusaudis pētīju dažādas saldējumu receptes un redzēju, ka tajos ir neskaitāmi daudz dažādu sastāvdaļu. Pilnpiens, vājpiens, olas, glikoze. Es prātoju, vai cilvēki izprot, kādēļ viņi izmanto visus šos ingredientus, vai dara to vienkārši tāpēc, ka tā ir ierasts. Sāku pētīt un sapratu, ka tam visam ir loģisks pamatojums. Tajā pašā grāmatā uzdūros parmezānu saldējumu receptei, un tas nu gan bija neparasti, jo esam pieraduši, ka saldējumam ir jābūt saldam. Pamazām apjautu, ka stingra turēšanās pie priekšstatiem nogalina radošo garu, un tāpēc, arī gatavojot ēst, šīs robežas ir jāpārkāpj. Jau vēlāk restorānā sāku ar to eksperimentēt. Izrādās, ka cilvēku garšas sajūtas mainās pat atkarībā no tā, kā es nosaucu ēdienu. Neirozinātne, kognitīvā izpēte. Neviens nekad iepriekš nebija domājis par to, ka baudot ēdienu darbojas visas mūsu maņas kopā. Mūsu garšas izjūtas mainās atkarībā no tā, kā nosaucam ēdienu, kā tas vizuāli izskatās, pat atkarībā no tā, kāda ir gaisa temperatūra telpā vai apgaismojums. Šis saraksts ir nebeidzams. Mēs ēdam ne tikai, lai izdzīvot, bet arī, lai baudītu. Un ēdienu pasaulē arī valda modes tendences. Kas, jūsuprāt, būs modē tuvākajā laikā? Šo jautājumu man uzdod diezgan bieži. Nākamā ievērojamā tendence. 2000. gadu sākumā bija izteikta kustība, kad mēs, šefpavāri, apjautām, ka mūs jaunradē iedvesmo tik daudz, kas zinātnieki, iluzionisti, dziesmu autori, filozofi, psihologi. Mums bija, tā teikt, visas durvis vaļā, eksperimentējām uz nebēdu. Pēc kāda laika sākās tāda kā pretošanās kustība, dumpošanās pret šo visatļautību, atgriešanās pie meža veltēm un tam līdzīgi. Šobrīd tas viss sāk nomierināties un nostāties līdzsvarā. Šefpavāriem ir pieejami jebkādi ingredienti un viņu rīcībā ir visneiedomājamākās metodes. Domāju, ka pārskatāmā nākotnē pievērsīsimies insektu gatavošanai. To pasaulē ir ļoti, ļoti daudz. Insektu izmantošana ir videi draudzīga un tajos ir augsts proteīna saturs. Vienlaikus mūsu lielākā bagātība ir laiks. Domāju, ka ēdiens restorānos kļūs ar vien vairāk personalizēts, pielāgots klienta vēlmēm, sajūtām un atmiņām. Sarunas sākumā jūs minējāt, ka savulaik strādājāt tik daudz, ka gulējāt labi 15 stundas nedēļā. Tagad, domāju, tik traki visticamāk nav, un tomēr šefpavāri zinu, ka parasti ir ļoti aizņemti. Ja jūs iedomātos perfektu svētdienas rītu, kad nekur vairs nav jāsteidzas, kādas būtu jūsu brokastis? Tas ir atkarīgs no tā, cikos es pieceltos, bet visticamāk es pārceltu ēdienu reiz dažas stundas uz priekšu, un brokastu vietām man būtu pusdienas. Un ko jūs baudītu pusdienās? Svētdienas recepti kopā ar bērniem. Visticamāk ceptu cāli un cepeškrāsnī gatavotus kartupeļus, jorkšīras pudiņu ar mērci, jo šo ēdienu atceros no bērnības. Tas ir ļoti patīkams un tāds ērts ēdiens. Un sēdēt pie galda kopā ar saviem bērniem. Paldies par sarunu. Thank you.